Sveicinoti radio Rēzekne klausētoji, kā jau ierasts katru trešdiņu 15. ar atkārtojumu sestdiņu 9. no reita, radio Rēzekne Viļņos klausatīs raidījumu Gostos. Sarunas par dzeivi, jāatpildu ar cilvēkiem, kas sevi kasdīnā sauc par latgalīšiem. Itamā stundī runosim latgalīšu valodā, ja arī dzīsmis raudzēsim pīdovot latgalīšu gaumī. Gostos īt ciaicinoja Jolanta Leitāne. Šodien raidījumā Gostos sarunās un paaicinājuši muzikantu Normundu Līpeņu, kas vairāk pazīstams kā Normunds no dueta Ingai Normunds. Vasals! Labadīna! Jolanta, labadīna visi radījies Rēzekņi klausētoji. Stos tikai jūtīs šodien. Pašsajūta kā pavasarī. Gribīs īti gost lielus kolnus, smaržas izjust, baudēt katru sūļi dobā, klausētīs putnu dzīsmos, pučētis smaržot. Pirmos pučētis jau pazaroda. Klausīs Normand, to ringu kopā muzicēja jau vairāk kā 15 gadus. Pagājušajā gadā jums bija 15 gadu jubilejs, jā? Pastāsti mūsu klausētojiem, kā tas viss sokos, kā jūs ar ringu sazapazināt, kā izdomāt, kā jūs kopā muzicēt? Tas bija jau jāsaka, daži saka, ka tolojā, es nesaciešu tolojā, es saciešu pagājušo gadsimta 1995. gadā, kad bija tāda situācija, ka vajadzēja muzikantus, kas izdīt vienu albumu. Tas bija albums, ko gribēja izdot Andris Eriņš. Savu pirmo dzīsmu kaseti, tūlaik vēl kasetos viss notika. Viņš voca draugus par to, ka albumam bija nosaukums Andris Eriņš ir draugi. Tī bija jau savotas meitiņas vairākas, bet trūka puišu balsa. Tad jūs meitiņas savā starpā apdomāja, Inga atcerējās, kā es teicu esmu. Tā uzaicināja mani uz tiem mēģinājumiem, tā mēs tī sākam, mēs padzīdojam, ierakstījām to albumu, tie arī bija tas, jau tagad pieteikuši slavenīs Likteņa sūtnis, tikai tādā vecākā versijā. Bet man to laiku bija grupa. Tad mēs sākumā ar to visu grupu ar visiem 5 puišiem spēlējām, Ingu jau izdažām baļiem paņēmām, bet tad sapratām, ka uz to laikam tas grupas variants atkrīt. Tad mēs, protams, pēc to ierakstu sapratām, ka mēs varam dzīvot kopā. Bet, te ir neko sajūt, ja? Jā, pagoja vēl laiks par to, ka mums nebija neko, ne aparatūras, neko. Tad mēs dabūjām sintezatoru, tad uznomaksu aparatūru, tad 1999. gada aprīlī Ļeldinos, neatceros, kāds datums bija, bet zinu, ka Ļeldinos mēs kultūras namā nospēlējām pirmo Ļeldinu baļļi. Tas arī aizgoja. No to laika mēs arī oficiāli esam muzikā. Vai esat skaitieši, cik pitiem gadiem ir baļļu nospēlēts? Zini, tādu statistiku nesam tādi pedentiski uzskaitis materiālu vocēji, dēļ to piefiksēts nekas viesturiski nav, ne fotografējas baļļiem kad jau kad saīt, kad nesait. Un datumi arī, koč man plānotāji jau ir ļoti seņi. Es varētu vītībā saskaitāt, bet pirmajos gados es man liekas, ka atzīmēju vienkārši uz papēra, par to, ka tūlaik jau vēl bija ļoti mostu baļļu, to varēja uzstāju. Pēc tam jau es pierku plānotājus, jau tī rakstīju, tad jau nevarēja savādāk. Ka noteikti, ka jau ir, es nezinu, porspīļāt negribētos, bet es domāju, ka 15 gadiem savu 1000 jau noteikti ir nospēlēts. Varbūt arī vairāk. Varbūt arī vairāk, jā. Noteikti, ka vairāk. Plus vēl arī to, kas jau paralēli arī timā pašā 1999. gadā arī aizsauku arī savas gaitas kā DJs, jau nekai radījā, arī tikai, bet arī kā diskotekos, pasaukumos. Tad vēl diskotekas pasaukumu daudz ir bijuši un turpinājās.
Tu arī pats minēji, ka savulaik strādāji gan kā DJs, gan radījā, gan arī diskotekas likīs. Saki, ko tu šobrīd vēl dari, izņemot to, ka esi arī muzikants vēl aiz viņu, kur tevi kasdīnā var sastapt? Kasdīnā mani var sastapt iz ielas, braucot ar riteņi, pie dobas un sātā. Es pagaidom, jau tā, ka gandrīz gados ašu brīvs pilnīgi, es tikai strādāju sevi kā muzikants. Jā, ašu meklējumus, ceru, ka koču ko atrošu, bet es tā nezasteidzos baigi par to, ka... Tikai gribētu kādu valsts darbu atrast arī? Gribētu kādu valsts darbu, bet nezigribīs katrā caurumā bost savu galvu. Maksimā par pārdevījumu. Jā. Arī tās neviens nav švoks darbs, bet man vajag tomēr, lai es varētu apvienot ar muziku, kas man pēc tam mainījās, ka es tī maksimā sūkšu strādāt. Jā. Saki, runājot vēl par baļļam kopā spēlētom, noteikti ir pa itiem gadiem bijuši kādi kuriozi gadījumi vai pīmiņi, vai vari pazadaļāt arī ar klausētojiem, kas tāds spilgtākīs palicis atmiņā? Ir jau bijuši kuriozi jūsaidi, protams, ka jūs tā ziņī varbūt, ka kādā savīsīgā kompānijā tagad jau tā ir mazāk sajūt komunicēt ar cilvēkiem, visi baigi savus darbus īrokušies. Tad pie tādas brīvas atmosfēras, kad ir vairāk laika, tad jau atīt, zini, kā smadzeņas, kā kompjuters izmet ik pa laikam kočku. Ko es varētu pasēt iz itu breidi? Es varētu saistībā ar to pašu dzīsmi likteņa sūtnis. Tad, kad mēs bijām to dzīsmi iznākuši mēs bijām pordzīdojuši par jaunu 2004. gadā iznācam jau Latvijas šlāgeru aptaujā. Te bija otro dzīsmi, ar ko mēs piedalījām Latvijas šlāgeru aptaujā, bet ar pirmo, kuru mēs tā ļoti veiksmīgi, mēs tī cilvēki paldisim joprojām bezgalīgs paldies par to, ka viņi balsoja tūlaik, ka mēs tikam jau tik augšu timā pašā golūtņī, pirmajā vietā. Mēs bijām sarunoti jau līdz aptaujai dzīdot baļļi Bierspilī. Bet aptaujā bija decembra sākumā fināls, a mēs Bierspilī uz Ziemassvētkiem. Tad aizbraucam, protams, ka tūlaik jau te dzīsma bija ļoti pieprasēta. Dzīdojam mēs jau baļļi, dzīdam vienu reizi, otrais dzīžam. Tad pīgoja kāds tam mums vorda broļs no Tilžas sacīja. Es nācos, kā tī bija, bet es zinu, ka mēs jau to dzīsmi. Tie arī bija kāds tā ar jū sarunā, kāds tā amizants moments, bet es tagad nācerēšos, bet es zinu, ka mēs tam baļi jau 7 reizes nodziedam to dzīsmi. Tas varbūt nav tas kuriozākais moments, bet visu, ko ir bijis tā. Ja kas īnoks galvā, pastostiešu pagaidām. Jā, varbūt šobrīd arī bez laiks padomāt, varētu piedāvāt klausētojiem kādu latgalīšu dzīsmēm, vai jūsu pošu, vai varbūt kādu citu muzikantu, kas īt protā, ko tu gribētu piedāvāt? Varbūt, ka varam sākt ar mūsēju kodu, lai var atgādināt cilvēkiem, kas mēs vispār tādi esam. Varētu tādu jautru, naktī kaut nokrūga goju. Kodnu krūga goju, es pie mīlos lūgas stoju. Oi, 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 es pie mīlos lūgas stoju. Mīlus vodus izdunoju, atbildētas nadaboju. Oi, 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 atbildētas nadaboju. Atbildētas nadaboju, tad ar koju lūgās tieru. Oi, 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 tad ar koju lūgās tieru. Sazacēļa dzīma ļauts, vec ar mītu pakaļauts. Oi, 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 vec ar mītu pakaļauts. Pori zaboram, kai lieču, čut štaniški z nasa plješu. Oj, 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 čut štaniški z nasa plješu, oj! Kam tūs vecūs divs vedāja, kam jūs valnu vajadzēja? Oi, 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 kam jūs valnu vajadzēja? Tik visu ģelu maisa, i visai nu škodi taisa. Oi, 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 i visai nu škodi taisa.
tai guļāja, vilks ar aunu cauri skrēja. Oi, 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 vilks ar aunu cauri skrēja. Jauns ar jaunu tai guļāja, ildiņš cauri naticēja. Oi, 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 ildiņš cauri naticēja. Oi, 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 ildiņš cauri naticēja. Oi, 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 ildiņš cauri naticēja. Kurjos vēl bija tāds, tas gan tāds baigi interesants, bet tas ir saistīts ne tikai ar mūsim ringu, kā ar duetu, bet timā pašā laikā, 2000. gadu sākumā, vēl sākos tāds projekts Pankūkas, pie kura mēs arī pīdaram. Tas ir tāpat, kā, piemēram, Prota Vātra ir Reigani, tā mēs Ingai Normans ir Pankūkas. Esam arī maskas kaut kādas bija. Nā, maskas mūsim nebija, bet mūsu producents solaik īrūsināja, ka vajadzētu kuņu viņu tādu izdūt, bet tūlaik visi mani nazinoja. Jis Ingu pat nazinoja, jis jū bija dabujis ar mūsu muzikantu Rieziknis Joņi Laizānu. Tā jis sazvaņoja Ingu, jai vienā sasdiņas dīņā aizbrauca i iedzīdoja visu albuma materiālu pirmajam Pankūkam. I tad pēc tam tikai tas mūsu producents Rostislavs Rons, ko sauc, jis uzzināja, kas ir tāds frukts ašu, i tad jau otros Pankūkas mēs iedzīdojam kūpā. I tad soka jau aizgoja te informācija, tūlaik baigi jos populāras bija. Es atceros, ka vienreiz zvana, es paceļu telefonu, tī meitiņas, ka vai lūdzu varētu palūgt kādu no Pankūku meitiņom pie telefona. Es saku, ir jau ēstņībā tikai vīna. Kā pirmūtu albumu iedzīdoja, tī viss daudz balsīgi, tī vairokas balss sīvīšu skaņa. Tas tāds kurjos, par to, ka pat man tī nebija nekādas darīšanas, tikai pieminēja Pankūku meitiņas. Mūsu sarunas turpinājumā. Rēzekne pēdējos gadu laikā ir palikusi tāda visnotaļ sportiska, tikko kā aizvadēts Rēzeknes pusmaratons. Neskrēji? Nā, par to, ka es negribu skrīt dēļ to, lai parodētu sevi, es gribu skrīt katru dienu. Pagaidām es to nedaru, bet es savu laiku darīju, un es gribu to atsaukt. Tie ir mana astroloģisko jauno gadu apņemšanās, nāc tā jūkoju, bet pēc tam es gribu atsaukt. Man patīk tas viss cepuri nost, bet es gribu to darīt katru dienu, par to, ka es veros, ka daudzi maratonā skrien tikai vienu reizi gadā. Tu ikdienā arī ar ritiņu bieži esi manēts, arī šodien es tā saprotu, ar ritiņas atbrauc. Katru dienu gandrīz, varbūt arī kādas citas sportiskas aktivitātes vēlīt pie sirds? Protams, mans mēlokis sporta veids ir hokejs. Vērtīs pa televizoru vai arī pašam spēlēt? Tagad nesait, protams, pašam spēlēt, bet solāk es spēlēju, mēs bija pat īlu hokeja komandas, turnīri, bet es biju školas laikā, seņtis bija. Bet, ja būtu tā, kur Riezikņī, tā jāatsauka pa pilnai programmai, es labprāt to darītu. Tik jau nopērku slidas jaunas, i hokeja kļuška. Īsākumā var uz azara notērēt sniegu. Var, bet redzi, ka tī soltumi tādi pavorgi. Janvārī jau bija tās piecīgs, bet man nesagoja tik drēži. Es soku jau domāju, ka jopērk depo būs slidas i kļuška, bet cikom izdomāju, atkal nebija neko. Atkal pavasars izvestoja. Turpinājumā parunāsim nedaudz par valodu, kurā mēs runājam. Zinu, ka tu īsti neesi gluži Rēzaknīts, esi no Gulbeņas puses, kā Nazakļodu. Jā, esmu dzimis Gulbeņi, par to Nazakautreju. Jā, dēļ to tikai var sprīst, ka sātā laikam ar tevi bērnībā nerunāja īsti latgalīšu valodā. Tev nocos izavojicēt vēlāk. Kā tas viss go vai grīvši go, kā tu izavojicēji latgalīšu valodu? Man ir tādas vecāku sakņas, tās man ir jau tādas riktīgi vidzemes no Modūnas rajona. Tāda Vestīna ir Bērzauna vēl tī. Un tī ir tāda vieta ļoti jauka. Un mamaņa man ir no Morkalnis, tas ir no Alūksnis rajona. Tie ir Malīna. Tā ir pēc vēsturisko. Es atceros, ka bērņībā es ļoti bieži laukus pie mamiņas, tas ir manas vecmammas, dzīvoju pie babeņas laukūsi. Arī, starp citu, ar saviem vīnauģiem runāja daudzim tādā malēniešu akcentā. Tī bija, gudīgi saku, bija latgalīšu vārdi. Es pilnīgi pieļauju, protams, arī grākojos, nāšu pastudējis dziļāku vēsturi, bet es domāju, ka tī arī ir bijusi Latgola savulaik par to, ka
Ja man dzīvoja vienu reizi tādu dzīsmi, vienkārši garmoškas pošas arī bija muzikāla, dzīvoja tādu dzīsmi. Jūļa, ak tu Jūļa, Lielīs valsts. Kurš no tiem vārdiem nav latgaļisks. Tā kā tā, bet tas bija tāds viens moments, kas jau ar mani tī narunāja tā. Un, protams, tad jau uz tos bērņības skolas godus es par to vairāk neko nezināju, cik kāda maša televizora vai kā, bet tūlaik jau tu lielīšu valodu tā baigi nareklamēja. I tad es izastoju Rieziknis muzikas vidusskolā. Tas bija 1983. gadā. I tad es atceros, tagad, kad stāvēju muzikas vidusskolas fojē, ir 2 skolotāji runāja latgaļiski. Ja es tā klausos, es saprotu, ka es neko nesaprotu. Jā, ja tu domāji, ka vāga vicētīs, lai kaut ko saprastu, jā? Tulaik es, protams, neko nedomāju. Es saprotu, ka es neko nesaprotu. Pēc tam, skolā mēs nesagoja baigi latgaļiski runāt par to, ka kursā es runāju latviski, protams, iepšu literārajā valodā, pēc tam vienkārši, kā pakopiņas, sākam tī kursā, bija, dažiem puišiem bija tī orpušu skolas grupa, tā pakopiņas, pa pasaukumu, tī kādu toļi dzēvoja, tī sadzīdojam, tarifikācijas skatījos, tad jau 90. gados man bija sava grupa, kurā jau mēs sākām latgaļiski, mēs arī bija izdota kasete, kurā jau bija iedzīdotas 2 latgaļīšu dzīsmes ar Antona Kūkoja tekstiem, un es atcerētas. Tas bija mums tāds pirmīs spiecīgākais pīskoriņas latgaļīšu valodā, jo pēc tam jau es jo vairāk sapratu, ko vairāk arī lasīju, to vairāk arī sagoja pošam jau īlūcēt mēļi itamā brēņīgā valodā, jāsaka tā. Un tad jau pamazām tā aizgoja. Ja es sāku ikdienā runāt, kurš ar mani runāja, ar to arī runāja tāpat. Tu tā kā sevi uzskati par latgaļīti tomēr? Es uzskatu sevi par naturalizētu latgaļīti. Jā, es nenolītu savas saknis, bet, zini, kā es arī vienkārši es ļoti labi jūtos Rieziknī. Man kā tā latgaļas sirds ir patiešām tik stipri Īkritusi savā sirdī, ka es jūtos, es jau vienā intervijā sacīju, ka man liekas, ka tamā laikā, kad es dzimu, ka Latvijas globus bija sagrīzts savādāk. Es saku, vai tu ar saviem bērniem runāji latgaļīšu valodā? Nav vispār ir 3 meitas. Viena ir mana audžu meita, ar to es runāju latgaļiski. Viņēgu par to, ka ja jau ir tāda apzinotā vecumā, ir tāda īsta latgaļīte, jo es runāju latgaļiski. Ar vecāko meitu, kura Anglijā es runāju latviski, un ar savu jaunāko meitu mēs runājam sātā latviski, bet es mēģināju caur kādiem humorīgiem tekstiem. Šotad jau koķetēju ar jū latgaļiski. Jai ļoti pateik 2 dzīsmas no mūsu jaunu albumu latgaļīšu. Kad mēs izdevām albumu pagājušajā gadā, tad jau jai tī klausējās. Tagad arī vienu dienu man ļoti mēla zīmēti. Tā jai zīmē, klausējās mūsu dzīsmas. Dzīdoja leidza? Dzīdoja leidza, jā. Jai nav tāda dzīdoja, jai vairāk ir tomēr iz mākslu, iz doncošanu, bet dzīdoja leidza, klausējās. Es ceru, ka jai aizīs tas ar laiku. 7 gadi, jau viss tikai priekšā. Nav jau arī mērķis nevienam uzbūst nevienu valodu, bet es domāju, ka latgaļīšu valoda ir te valoda, kura ir, es uzskatu, ka jozina, joproti ir jolītoji, un tas tā ļoti primitīvi pasciāts jolītoji, vienkārši ir jokūki toļok, munā skatījumā. Jā, es tieši gribēju vaicot, kādu tu paredzīji latgaļīšu valodas nākotnē tuvākos gadu laikā, vai ja neizzusis par to, ka tomēr ir ļoti daudz saimi šobrīd, kur nerunā ar tiem bērniem latgaļīšu valodā, visi tādi cīši latviski palikuši. Tu ziņas, protams, nāšu nekāds gaišatis, kas varētu pasciāt, kas būs nākotnē, bet es ļoti ceru, ka jai tomēr neizvojumā, mazumā par to, ka, piemēram, kad vadoju savu meitu izmēģinājumu Dziguču kolektīvu, kultūras namā, es dzirdēju ļoti brēņīgi, ka, vismaz 100%, pat vairākas ģimeņas, kur tavs ar bērniem runāja latgaļiski, bērni arī runāja latgaļiski. Viņi lieli, bet, piemēram, 7-gadīgs, 10-gadīgs bērns. Tā kā es domāju, ka varbūt, ka ir krītna daļa, kas runāja valsts valodā vai literārajā valodā, jāsaka tā, bet es noteikti zinu, ka daudzos ģimeņos tieši itamā laikā teikt latgaļīšu valoda ļoti kūpta, es domāju, ka noteikti, ka nav tā, ka jai pazusis, noteikti, ka nepazusis.
Tā ir tāda mana poliecība, ja ticība, ka tā nebūs, ka būs viss ok. Piedodi, ka nav alternatīvas vārdam ok latgaļiski. Cīši labi jāsaka, laikam jau. Jā, tik tiešām cerēsim, ka šeit ir mūsu bagātība, kas mums ir, mūsu valodā būs godā arī pēc gadiem 20, 30, 50 vairāk. Tā kā sarunas noslēgumā vēl gribētu uzprasāt, saki, vai muzikālajā lauciņā šobrīd kaut kas jauns ir padomā? Kas notiek vispār duetām Inga un Normons, vai kāds koncerts varbūt Rēzeknē ir gaidams? Pagaidām mums ir tāds skaits pavasara atelpas brīdis, bet, kā lai pasaka, koncerti mums notiek. Mēs bija Ļaudinos Turkūs, bija koncerts, tas ir pie Leivonim, kur Solveiks Turkās ot paistam dzēvojuši cīmatā. Dēļ to arī tāds nosaukums. Bet tas bija kādā 18. gadsimtā. Lūk, un koncerti pa laikam notiek, bet tī tāda nianse, par kuras negribu stostāt, dēļ ko mēs to koncertu tagad ir mazāk. Es ceru, ka rudiņas posma atsauksīs par to, ka tagad jau ir pavasars, praktiski jau ir aprīlī, varbūt, ka cilvēki koncerti mīs talpos, tad maijā jau tī nav jāgas visi grib orā. Jā, un tad jau ir vasaras sezona, kur viss sazamainos, tad viss notiek orā, tad jau savādāk ir pavisam. Par cik tagad ir tāds liels darbs padarēts latgalīšu lauciņā, tā kā mēs domājam, ka tagad vajadzētu parušinot atkal latviešu vai literāros valodas lauciņu, īdzidot kādu dzīsmi aptojā latviski, parušinoties pa itu dorziņu, par to, kā šo dzirdējis tādas runas, ka it kā mēs par daudz esot sasaforsējuši latgaļiski. Man nav zatrauc to, ko saka cilvēki, es daru to, ko man sirds lieki tai, bet es arī pats jūtu, ka vajag, arī to nav vajag aizmirst, kā saka, tā jau arī brēņīga valoda, viss ir kārtībā. Bet tādu konkrētu plānu nav pagaidām par to, ka ir vajadzīgs sēstiņībā pirmkārt labs materiāls, kuru izpildīt par to, ka ir daudz autori īdevuši savas dzīsmes, bet ir joīt tam visam cauri, jāzaklausās par to, ka... Jotrūt savs. Jotrūt savs, jā, par to, ka dzīsmes jau štancē daudzi, bet citureiz, lai pīdot man tie autori, es nesaku niko šoka, bet, citreiz aiziet tā, ka, apmēram iz 3 akordiem ir ļoti daudz dzīsmu, kuras varētu pīštancēt, ja gribi tādas 1000, jā, bet, gribīs, lai gan ir labs teksts, gan arī melodija, lai būtu laba, tā kā jostrodēja. Šobrīd ar mani saciešu tev cieši un lielu paļdis, ka atradi laiku attīt gostos. Paļdis tev, ka paaicinoji? Noslēgumā es gribētu palūgt vēl kādu dzīsmeiti, ko tu gribētu novēlēt latgaļiešiem šodien. Vēl kādu dzīsmeiti, ko novēlēt latgaļiešiem? Jā, latgaļiešiem. Zini, ko es tepat jūsu kaimiņu, tepat pori īlai dzēvoju. Galaktikas pašu galveno cilvēku. Normundu Zušu gribētu palūgt, lai es nodzītu pīdīviņa Garigoldi. Tad klausamies! Pīdīveņa Garigoldi, tīsieš pošā meilu amāra. Pīdīveņa Garigoldi, tīsieš pošā meilu amāra. Tīsieš pošā meilu amāra, villainei tīs raksteidama, tīsieš pošā meilu amāra, villainei tīs raksteidama, Izrakstīja, saskaitīja, nūdu
divam rūceņos, izrakstīja, saskaitīja, nudu divam rūceņos, nu diveņi tava vaļa, nu tavaisi rūceņos, nu diveņi tava vaļa, nu tavaisi rūceņos, nu tavaisi rūceņos, pošas laimas atsliedzēja, nu tavaisi rūceņos, pošas laimas atsliedzēja, nu diveņi kalnā kopti, nādu kalnā leģeņāji, nu diveņi kalnā kopti, nādu kalnā leģeņāji, garīgoldi, tīsies pošā meilomāra, pīdīvēja garīgoldi, tīsies pošā meilomāra, Raidījumu gostos Radio Rēzekne Viļņos 105,1 klausīs katru trešdiņu 3:00 ar atkārtojumu sestdiņu no reita 9:00.